Manam paziņam mūrim piederēja Gateris, Igaunijas pierobežā, bet grūtajos laikos viņš bija nolīdis pagrīdē. Pa kluso gāza mežus un večiem algas maksāja aploksnēs. Gateris bija iekārtots pamestā noliktavā un ārēji vienīgā saikne ar ārpasauli tam bija vecs elektrības kabelis, par kura esamību nezināja pat energo kompānija. Pļavas otrā malā, aiz mežiņa Igaunijas pusē, savā koku firmā saimniekoja Urmās. Noliktava, kurā bija ierīkots Gateris, agrāk piederēja mūra tēvocim, bet viņš to par latu bija pārdevis krustdēlam. Taču, ņemot vērā, ka Latvijā lielākai daļai iedzīvotāji par saviem ienākumiem nebija jāatskaitās, nodokļu administrācijas rokas bija par īsu, lai uzzinātu par īpašnieka maiņu un uzplaukušo nelegālo rūpalu. Mūris berzēja rokas, bez nodokļiem pārdevis dēļu kravu kaimiņam. Tikmēr no Urmasa firmas ripoja samaksātie nodokļi Igaunijas valsts kasē, un savas kronas tika arī Urmasa vecmammas pensijai, bet vairāk nodokļos iekasēto sābri atlika kaut kādam tur drošības spilvenam. Urmāsas koku biznesa gudrības bija skolojies Somijā, un ražošanas procesā izmantoja visu līdz pēdējam sīkumam, katru skaidu, mizu un atgriezumu. Urmāsas netirgojās ar plikiem baļķiem vai zaļiem dēļiem, bet ražoja bērnu gultiņas. Pa to laiku mūra Gaterī notika nelaime, un pats priekšnieks salauza kāju. Slimnīcā nogulēja 2 mēnešus, apdrošināts nebija un dabūja šķirties no vesela meža. Tā dzīvot tālāk nevar, apskaidrība nāca pār mūri, un viņš kautri devās pie Urmasa mācīties, kā saimniekot godīgi un efektīvi.